Vai tu vari izbaudīt mirkli pilnībā šeit un tagad? Paņemt savu kafiju vai tēju un vienkārši izbaudīt viņu. Nevis izstrept un skriet tālāk, bet izbaudīt. Un vai tas vispār ir svarīgi? Vai tas ir vispār tik svarīgi, lai par to taisītu podkāstu? Nu, nezinu, to jūs varēsiet uzzināt šīs dienas laikā, jo tas ir tas, par ko mēs runāsim. Baudīt, darīt, nedarīt, skriet, apstāties. Kas ar šo te visu, kur mēs aiziesim, to jūs redzēsiet un dzirdēsiet. Es esmu Kas, Linda. kas mēs esam? Es esmu Linda Kronbergs-Vence, transformācijas mentore caur mīlestību, izmantojot dažādas elpošanas prakses, dvēseļceļojumus, lai atrastu to, kas ir tas, kas traucē būt šeit un tagad, baudīt un pieredzēt to dzīvi, baudpilnu, skaistu, vieglu, jo mēs esam to pelnījuši. Pavisam noteikti. Un es esmu Ines Zvingevica, un es esmu prāta un zemapziņas transformācijas mentors. Ar dažādām izmaiņu tehnikām es palīdzu tev atbrīvoties no traucējošā, no tā, kas traucē tev ieraudzīt to savu patieso būtību un vērtību un visus tavus zemapziņas brīnumus, paternus, uzvedības paternus un emocionālās traumas un visādus brīnumus palīdz likvidēt ātri un viegli un bez mocībām. Jo mēs šeit neesam nākuši mocīties, mēs šeit esam nākuši baudīt. Nu, un Šito ir kas tad? svarīgi, šito ir svarīgi noticēt, jo, ja ir ieinstalēta pārliecība, ka viss būs grūti un sarežģīti, kamēr viņi ir aktīvā, tieši tā arī būs. Bet tā ir jāatcerās, tā ir ieinstalētā programma. Un šodien mēs parunāsim vairāk par tām citām ieinstalētajām programmām, kas mums traucē būt šeit un tagad, baudīt to mirkli. Un kāpēc mums liekas, tad, kad ja mēs esam kustībā, ka mēs kaut ko darām, arī problēmas mēs risinām, nevis apstājoties, nomierinoties, bet šeit un tagad, kas nāk ārā. Vai kāpēc mēs tā darām, un kāpēc tad mums tā, jā, no kurienes mums tas nāk? Un tas mums nāk nu tas, man liekas, daudz jau sajūta, kurā virzienā es eju, par to, ka tas ir ieinstalēts mums no iedota programmiņa, tā kā telefonā ieinstalēta no vecākiem. Viņiem no viņu vecākiem un viņiem no vienkārši no laika, kādā viņi dzīvoja. Kara laikā neviens tur nedomāja, es izdzeršu mierīgi tagad tējiņu un pabaudīšu. Tur nebija ko baudīt. Tur bija izdzīvošanas, jāieslēdz izdzīvošanas mehānisms, tur bija noteikti ko nu kurš tur pieredzēja, ja, bet tur bija par izdzīvošanu, un kad mēs izdzīvojam, tad mēs nebaudam. Mēs vienkārši maucam. Un viņiem tas bija, nu tā kā viņiem to vajadzēja, viņiem must have to darīt, savādāk viņi nebūtu izdzīvojuši. Bet tas, ko mēs esam paņēmuši, kad daram tieši to pašu, mums Mēs liekas, esam jā, pārņēmuši programmu močīt un darīt un būt derīgam. būt derīgam, un tajā mirklī, kad mēs esam šajā programmā, mums atslēdzās visas sajūtas, visas baudas, un tas, ko es vēl varu pateikt jums, noslēpums, ja? Ko visi zina. Laiki arī mainās, enerģijas mainās, un pie šodienas enerģijām, lai sajustu un saprastu, kas patiesībā ir jādara, ir jāapstājās. Ir jāapstājās un jāapklusina tas iekšējais kritiķis, tas iekšējais vecāks, kas mūsos ir. Ej un dari, tu nebūsi labs cilvēks, ja tu neko nesasniegsi, tu neko. Tas viss ir novecojis. Tas mūs ved, es pati pieredzēju, ka sajūtu, tas mūs ved tupikā.
Tas ir savā ziņā, tas ir mūsu iekšējais ego, un viņš ved mūs tupikā. Jo ego vienmēr ir beidzās ar nāvi. Tas prāts, Mhm. nu, tā kā ja mēs ejam no prāta perspektīvas, visam ir beigas. Mhm. Un kādas no kuram tās beigas ir, ja? Bet nu, pa lielam ķermenim beidzās, un tur arī viss beidzās. Bet tas ir priekš ego, tas ir priekš prāta. Patiesībā pēc mūsu nāves tur tikai sākas īstais games. Īstā spēle sākas tikai pēc tam. Un tad mēs ieraugām, cik nu, tā kā greizi, nepareizi mēs esam gājuši. Bet tas ir tas, ko es novēlu nevienam, nu, tā kā nepiedzīvot, kad mēs tajā mirklī tikai saprast, es varēju savādāk. Priekš šodienas enerģijām, pie šodienas iespējām un informācijas, un vēl, ko mēs te astroloģiju varam piesaukt, un vēl visu klāt. Mēs varam šeit un tagad jau redzēt to, ka mēs esam spēlē, ka beigsies tikai kaut kāds spēles viens etaps, posms, ka mēs varam apstāties, ka mums ir laiks neierobežots. Un šeit, protams, es jūtu, ka velkus ir jau kā, tad jau man nekas nav jādara. Nu, nē, tas atkal nav par to. Tas ir tā kā no viena grāvja otrā grāvī. Tas, kas mums šobrīd ir jāizdara, ir jāuzstājās uz tā ceļa. Un tas ir kādu mirkli pavadīt klusumā. Primāri, kas notiek, ka mēs pavadām klusumā. O, wow, nu tad iestājās tad iestājās šausmas, jo tikko rokas nav aizņemtas ar kaut ko, tikko prāts nav aizņemts ar analīzi, ar lasīšanu, ar darīšanu, ar kaut ko, tā mēs sākam dzirdēt sevi. Un nevienmēr tas, ko mēs dzirdam, ir tas, ko mēs gribam dzirdēt. Nevienmēr tas ir patīkami. Un es varētu teikt, ka ja man pašai var pacelt vienu, abas rokas vai vēl kāju gaisā. Man pašai bija tā, ka pirms gadiem nav svarīgi cik, bet es nevarēju aiziet pie friziera, tolaik es balināju matus, šķipsnās, kas ir apmēram 3 stundas, jo man mati bija garāki. Es varēju saņemties aiziet pie friziera 2 reizes gadā. Tāpēc, ka es nevarēju attaisnot vienkārši, nu, kā es varu nosēdēt vienkārši 3 stundas, nu, un tad jau labi vēl, ja tā friziera ir tāda, kas vienkārši nevar apklust, ja, tad jau atkal vieglāk ir tās 3 stundas nosēdēt. Bet, nu, nevar nosēdēt. Es nedevos pastaigās viena pati, tāpēc, kad, nu, tas nozīmē, ka man ir laiks palikt ar savām domām un ar savām sajūtām. Un atkal, ko nozīmē palikt ar domām. Um, Tur var kāpt vis kaut kas augšā, ja? Vai nu Patiesībā tas tur tā nāk sajūta, patiesība. Tur nāk tur var ārā nākt patiesība. sajūta un patiesība, bet tur arī var sākt tie tavi šitie visi vēlviņi bubināt. Nu, prāta visas šitās konstrukcijas, viss iekšējais dialogs, viss judgments nāk uz āru, kas īstenībā nav tavējais. Un arī, teiksim, nu kā nu tie visi paterni, ja? Pirmkārt, es teiktu, ka pirmais, kas nāk, nu tad, kad es neesmu apzināta un tad, kad es neesmu ar sevi jau strādājusi, nāk sajūta, ka, nu, es jūtos slikti, es nejūtos laimīga, es nejūtos piepildīta. Es Kurš laimīga grib jūtos dzīvot? Ne? Kurš grib pavadīt ar sevi neviens, un saprast šo? Ka viss, ko tu neviens. esi darījusi, ir Es pilnīgi jūtos. kaķim zem astes. Um, Nu, tas pat tāpat nav tāda sajūta, bet tā ir vienkārši nesakarīga. Tā ir vienkārši sajūta, ar mani kaut kas nav kārtībā. Jo tad, kad es esmu kopā ar vīru un ar bērniem, es jūtos lieliski, es jūtos laimīga, es jūtos piepildīta, man ir viss superīgi. Bet tikko es palieku viena, es jau neizmainos. Bet vienkārši es palieku viena un es jūtos slikti, un es jūtos, ka es neko neesmu īsti sasniegusi dzīvē. Ja es vispār, ko es vispār gribu no dzīves, es vispār nesaprotu. Un tur sākās tā lielākā lamata, ja parādās tas, ka
I'm not happy here, un es kaut ko gribu mainīt, man nav ne mazākās nojēgas, ko mainīt, un tad sākās prāta figņas. Ko tu tur muldi? Citiem ir sliktāk, tev taču 3 bērni, paskaties, kāds tev vīrs, viss taču ir ko tu tur murgo, tu vispār stulba esi, vai arī, nu, tieši pretējais. Nu, taču pasties, kas tu esi, mājsaimniece, sēdi mājās, ko tur tie ķiņķēziņi, ko tu tur dari, ka tas vispār tur ir kaut kāds kaķim zem astes. Kāda tur mājmācība, neviens tos materiālus nepirks, nekas tev tur nav vajadzīgs, bla, bla, bla. Un tā ir ļoti nepatīkama vieta, kur būt. Tāpēc es Un saku, tu tāpēc mēs esi bēgam, patiesība. Ja? bēgam no tā Vienalga, prom. kāda viņa ir, bet tā ir Mhm, patiesība, kas dzīvo tevī mhm. iekšā, un viņa nav forša. Jā, bet sajūta, sajūta ir tā, uz ko ir jākoncentrējās, ir sajūta. Nevis uz tiem bē, 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 bē galvā, nevis uz tiem, kas cenšas tevi tur tā kā nejust. Tā sajūta nav valīda, tā sajūta nav pareiza. Tu vispār tur neklausies sajūtā, nē, tu klausies sajūtā. Jo tā ir vienkārši, nu, tas prāts dara to, kas viņam ir jādara. Prāts liek tev aizmirst, lai tu vari dzīvot tālāk. Ja prātam nebūtu tāda funkcija, visām sievietēm būtu tikai viens bērns un cilvēku rasa beigtos. Un tāpēc it's good. Smadzenes nav ienaidnieks. Vienkārši vajag iemācīties un saprast sevi, sajust un saklausīt un zināt, kamā tev klausīties un kamā tev neklausīties, jo visdrošāk tev parādīs sajūta. Prāts tev pēc tam pievilks atkarībā no taviem limitiem, atkarībā no taviem visiem šitiem prāta zemapziņas konstruktiem. Prāts tev pievilks informāciju, kas vai nu tevi atbalstīs, vai nu nonesīs līdz ar zemi. Un tur jau iestājās mūsu atbildība, ko mēs ar to darām. Un mēs baigi iekrītam tajā, kad, nu, teiksim, sākumā mēs teicām, ja dzīve jābauda. Un tad uzreiz puse no, no cilvēkiem iekrīt tajā, ka, nu, ja man ir jābauda, tad jau man nekas nav jādara. Nē, tev ir jādara. Nu, tev ir jātīra zobi, tev ir jāķemmē mati, tev ir jārūpējas par tiem bērniem, ja tev viņi ir, vai par tiem kaķiem, ja tev viņi ir. Tev ir jāpelna nauda, tev ir. Tev ir tāpatās kaut kas jādara. Tev nav tikai, ko nozīmē baudīt. Nu, mēs vispār saprotam, ko nozīmē baudīt. Un, Es teiktu, dzīvot dzīvi. Nevis izdzīvot, bet dzīvot dzīvi. nu jā, nu tāpēc, ka tu vari tīrīt zobus ar tādu zobpastu, kas tev garšo. Tu vari strādāt tādu darbu, kas tev sagādā piepildījumu un baudu. Tu vari būt attiecībās, kur tevi ciena un atbalsta. Un, un tas jau tur jau arī rodās, nu, tas nav kaut kāda baudīt dzīvi un dzīvot dzīvi, kas tev patīk un ko tu mīli, tas jau nav kaut kāda utopija, kaut kāds tur, es nezinu, sapnis pie Itālijā, pie strūklakas, kur kāds tev baro ar vīnogām katru dienu, tu taču nosis to, kas tev ar tām vīnogām nāk virsū pēc pirmās nedēļas. Bet, Un kādam tas arī ir, bet tad attiecīgi viņam tur ir jānokļūst līdz tam. Un ja tas ir viņa dzīves bauda, un viņš saprot, ka viņš šodien nav, nu ir tālu līdz tam, tad lūk, mēs skatāmies, ko mēs esam sainstalējuši, lai mēs to dzīvi nebaudītu. man liekas, ka tā tomēr nevar būt nevienam bauda, tāpēc, ka mūsu bauda tomēr ir dot un enerģijas apmaiņa un kaut ko Nē, nu nevis es jau sasniegt, neiedomājos, ka bet viņi tur 24, nu, 7, 20, 24 par 10 sevi gadus sēdi. sēž, neko neizskās, un viņu tikai baro. Un ēd Tas tik nav vīnogu. tas ir tas, kā tu pateici, man tas tā kā viena no sastāvdaļām. Nu jā, nu Citas, jā. citas lietas un citas baudas. Nu, tur jau tā lieta, jo, teiksim, man liekas, ka ļoti svarīgi ir saprast, kas tas tāds bija. Es no baigi neesmu ar dzēju uz tu, bet, ja es nemaldos, tas bija Ziedonis, kurš teica, ka
tādas lielas laimes nemaz nav, viss sastāv no mazām laimītēm. Nu, es varētu teikt, ka nu, tā dzīve, kas viņu padara par baudpilnu dzīves beigās, ir tas, ka tu esi spēlējusi šo te spēli, cik daudz baudas mirkļus es varu savākt dienas garumā. Mhm. Nu, tad par cik mēs runājam, sākām par to, par darīt vai nedarīt, ja? Tā tad nekas, iedomājies, nu tā, ka es garantēju, nekas nenotiks. Ja tu dienā atļausi sev izdzert to tēju, kafiju vai ko tu tur dari, vienkārši šeit un tagad baudot, sajūtot katru garšas niansi tai tējai, un tas būs tas mirklis, kad tu ieraudzīsi, kad pat tēju var baudīt. Ka Mm. nevajag, jā, tas neliedza braukt uz Itāliju un gaidīt, ka kāds baros vīnokā. Ja? To arī var un vajag izbaudīt, bet nevaram mēs atlikt savu baudu, tāpēc, ka mums nav tā Itālija un nav tas, kas, vai mums ir Itālija, bet mums nav tas, kas baro, vai ne? Mm. Mēs neatliekam savu baudu, mēs baudam šeit un tagad, iet pastaigā. Uh, Apsēsties un kaut vai seriālu noskatīties, vai filmu, bet ar baudu. Es sev ļauju tagad neko citu nedomāt, nedarīt, un vienkārši iegrimt simtprocentīgi, tur savienoties ar katru to varoni, tur izbaudīt to visu. Nevis 10 rokas tur bērniem palīdz vakariņas Telefons un taisīt un vēl kaut kas. makaroni. Nav jau aizliegts to darīt, bet to mēs nesauksim par baudpilnu. Arī tās pašas vakariņas mēs varam ar baudu, vai ne? Mēs varam ar pienākumu taisīt vakariņas, bet mēs varam taisīt, wow, šito te salikšu un tāds, un mana ģimene tik paēdīs, un es šeit tagad vienkārši baudu to mirkli, ka es varu no šiem produktiem uzradīt kaut ko. Jā, nu, redz, šeit Tas man ir tas liekas, mirklis apstāties un pamanīt, ko es nepamanu ikdienā. apstājies un sajūti bļāviens ar kādu enerģiju tu liec iekšā tajā lietā, ko tu dari. Jo mēs tik ļoti sekojam tiem kaut kādiem sabiedrības, ģimenes un pašu izveidotajiem rāmjiem, teiksim, kas ir laba māte. Nu, laba māte ir tā, kas apčubina savus bērniņus, tur bla bla bla, neļauj viņiem skatīties multenes, nav screen times, vienmēr ir 3 maltītes dienā pagatavotas from scratch, un viss ir vienkārši tā ir laba māte. Nu, un kā tad, kā es kā laba māte, ja es to nepiedāvāju tiem bērniem, es esmu slikta, bet es taču gribu būt laba. Un mēs neiedomājamies, kad mana pirmā lieta, ko es sāku darīt priekš sevis, tad, kad man likās, ka nu ir vienkārši viss, viss. Es sāku dzert ārā kafiju no rīta. Man liekas, jau aprīlī satinusies jakās un 5 segās. Es gāju ārā dzert kafiju no rīta viena pati. Man tolaik bija 2 mazi bērni un cik tur nezinu, 2 un 5 gadi vai kaut kā tam līdzīgi. Un kamēr es biju ārā, nu, diemžēl viņi cēlās vienā laikā ar mani 6 no rīta. Un ap kaut kādiem 7 es viņiem iebāzu multeni un es gāju ārā dzert kafiju. Un jā, sākumā bija tas, ka ārpēc es esmu slikta māte, taču visi stāsta, ka screen time ir slikts, un es pati zinu, ka nav nekāds labais, bet bērni ir ekrānā. Bet tas, ko tie bērni ieguva, tas atsvēra to pusstundu ekrānā, atsvēra tas, ka viņiem ir kaut cik normāla māte. Es gribēju Nevis teikt, tāda, kas laimīga. Viņa tev nē, bija kaut kaut cik cik normāla. normāla, kas nekliedz un nebrēc, ka nav triggerēta no kaut kādām figņām. Un tāpat arī, teiksim, tad, kad tu gatavo to ēdienu, un tev jau ir tā, ka vienkārši, bļāviens, kā es negribu šodien taisīt, ēst, vienkārši tur tos Ko atkal burkānus tur izdomā? griez ar dusmām un ar riebumu tu jau taisi ēst. Tu iedomājies, kādu enerģiju tu ieguldi tajā ēdienā, viņš vispār paliek nevērtīgs.
Nu, pagaidi, tas ir baigi pieticīgi. Tā ir inde reāli. Kāds nevērtīgs. Inde. Tu indi Nu, saviem tieši, bērniem dod. nu jā, nu, un Labāk ir nav uztaisīt prasts makarons ar mīlestību nekā kaut uztaisi kāds makaronus, vai ja ekošu meko kaut ko, kur tu vienkārši dusmojies. tieši tā, nu, Viņiem ir un daudz veselīgāk apēst makaronus, viņus sagramos labāk nekā to zini, indēt. man liekas, pat McDonald's varētu būt veselīgāks šajā situācijā, teiksim, jā, jo saikne īpaši ar māti, kas principā iet cauri ēdienu. Ēdiens, vai starp citu, ir viens no veidiem, kā mēs varam dziedināt savu pārauto, nu, tādu neveselīgo saikni ar savu māti. Un tad iedomājies, ja tu ar savām visām negācijām un dusmām un taisies, iedomājies, ko tu tam bērnam iedod. Labāk novārt plikus makaronus, neviens bērns nekad nav pretojies makaroniem, vai arī pasūti, pasūti ēdienu uz mājām. Tas tevi nepadara par sliktu māti. Protams, ja tu katru dienu sēdi un sūti ēdienu uz mājām, tad atkal mēs padomājam, ja, bet nu, mēs nerunājam tagad par grāvjiem. Mēs runājam Bet par skaties, normālu šis jau arī, situāciju. kā, man liekas, Latvijā jau viennozīmīgi ir dažādas opcijas. Tur ļoti, nu, arī var atrast veselīgas opcijas, un, ja finansiālā puse atļauj, arī katru dienu mīļā māmiņa var sūtīt, ja vien tas ir, nu, tā kā tas ir saskaņā ar tevi, saskaņā ar Nu jā, ģimeni, nu arī un bišķiņ tā tu ēdienu kvalitāte un tam līdzīgi, kaifo, ja. ja, jo tu, nu, Mm. man liekas, Latvijā ir tādas iespējas. Tā kā šis arī viennozīmīgi, nu, tā kā saprast, kāpēc es to daru vai kāpēc Mm. es to nedaru. Bet, nu, Varbūt vienkārši īstenībā vīram ir jādod gatavot ēst. Varbūt tu nemaz nelaid to šis arī vīru pie ir ēst opcija. gatavošanas, Šī jo arī ir mammai opcija. ir jāgatavo, sievai jāgatavo ēst. Lielākajai daļai vīriešu sanāk daudz. Labi, es teiktu, vīrieši gatavo ilgāk nekā sievietes. Vismaz nu, mūsu dzimtā. Bet viņi gatavo nu, tā, ka nu, tiešām. Man ir tā, ka es ar mīlestību baudu, bet ātri. Man vajag tā, lai es Mm. ātri viss, un mēs visi varam paēst. Bet, kad vīrieši taisno, tad viņiem jāsāk kaut kur ap pusdienu laiku tagad taisnīt, lai būtu tāds, bet viņi arī bauda to. Viņi nesteidzās. Nu, tas, ko es esmu ievērusi, viņi nesteidzās. Viņiem nav tā, nomazgāšu traukus, nomizošu kartupeļus, kamēr kartupeļi vārās vēl šito, vēl šito, vēl šito, vēl šito, un vēl šito, un vēl šito, un vēl bērnam mājas darbi paspējuši izdarīt, un vēl kaut ko satīrīšu. Viņiem ir tā, ka viņi tā koncentrējās, tad viņi tur, ai, no viņiem Mm. varētu mācīties šo nesteigšanu. Mm. Dažreiz grūti ir tajā ikdienā, vai ne, kur vajag. Un šis ir par to, ka, ok, nu, lai tās nebūtu katru dienu vakariņas, bet sestdienas vēdienu, piemēram, pilnīgi mierīgi. Mm. Un man ir, nu, tā kā es vienkārši esmu dzirdējusi, ka kāpēc sievietes bieži neatļauj saviem vīriešiem, jo viņām pēc tam ir jāvāc. Nu, labi, šis, man liekas, ir opcija, varētu, nu, mierīgs vakars, gardas vakariņas var arī savākt. Vai arī, Mm. nu, var arī parunāt, kad, nu, var arī pievākt un savākt, un var arī, nu, tajā pašā procesā Atcerieties arī, ka bērns var atbalstīt. iesaistīts. Arī bērni, izrādās arī bērni ir, jā, viņiem ir ar divas rokas, jā, un viņiem, un šitas ir, jā, man pašai pirmoreiz laikam bija tāds baigais blieziens, ka es salauzu roku, un, nu, ka es vienkārši fiziski nevarēju. Tad man bija tā, ka, ja pirms tam man likās, nu jā, nu var, bet kā, nu es viņiem saku, nu nomazgāt trauks, bet viņi tā kā, nu neklausa, un nenotiek tā, kā es vienkārši gribu. Tad, kad salauzu roku, es ieraudzīju, ka viņi var daudz vairāk izdarīt nekā. Un tam man tā tiešām bija jāsalauž roka, lai es, nu, tā kā nonāktu līdz šim. Mm. Nu, dažreiz jā. Diemžēl, Mm. diemžēl Mm. dažreiz jā. Dažreiz mamām ir jāsaslimst, nu tā, ka viņas nevar izkāpt no gultas vai tur rokas kājas, kaut kas ir jāsalauž. Lai viņa vispār dotu, patiesībā, lai es kā mamma dotu saviem bērniem iespēju. Jo, nu, es prasu Mm. nomazgāt traukus.
nenotiek uzreiz, nu, tā kā vai nu tad sākās, vai nu tad ir variants bļaušana, vai, ai, nu tad jau es pati labāk izdarīšu. Mm, Tad, kad es esmu tādā situācijā, kad, nu, nav variantu, nu, es pasaku divas, trīs, četras, nu, viņi jau, protams, arī redz savādāk, bet, nu, tā ir miedarbība. mm, Un tagad es vienkārši redzu, ka tas bija man tāds tā kā atvēra acis, evo, bērniem ir rokas, un viņi var arī nomazgāt, un viņi māk, un viņi, nu, varbūt kaut kas ir jāpasaka, ja, nu, nav tā, ka, ne, kaut gan, es teikšu, ir bērni, kas piedzimst jau ar tādām saimnieciskām spējām, ka viņas var pārspēt jebkuru pieaugušu cilvēku. mm, Jaunākais ir tāds, viņš vienkārši tur. Viņš te tagad, pirms pāris dienām, viņš saka, es nemāku, es saku, ko tu stāsti? Es taču redzēju, kā tu mazgā traukus. Un vienu vakaru mēs pēdām vakariņas, mēs vēl tur runājam pie galda, un viņš vienkārši novāc visus šķīvjus un nomazgā. Viņam pat neviens neteica, nomazgā šķīvjus, viņš mm, vienkārši pats. Tāpēc, nu jā, bērniem bieži vien tā kā, kas notiek? Kad bērniem, kad viņi sāk mazgāt trauks, tur ir nu, tāda bišķīta peļķīta apkārt bieži vien. Ja? mm, Bet mēs taču varam uz to pievērt acis. Mēs pēc tam varam savākt, vai mēs varam mm. pastāstīt, kā var darīt, lai nebūtu, bet ne jau tāpēc mēs viņam neļausim mazgāt Un tas trauku. bērns arī var to peļķīt saslaucīt. Arī. Izrādās, ko tik tie bērni nevar, vai ne? Vai ne? Nu, ja mums tie mūsu uzskati tik ļoti īstenībā ietekmē ne tikai mūs, bet arī tos bērnus un tos vīrus, jo es varu garantēt tās sievietes, kuras sūdzās par to, ka viņām neviens nepalīdz, Viņas 90% gadījumu nemaz to neļauj darīt. Jo ja es ļaušu būt netīriem traukiem izlietnē kādu laiku, ja es ļaušu tur, es nezinu, kam notikt. Tādā gadījumā es esmu slikta sieva, es esmu slikta saimniece, es esmu slikta māte, un vispār, ja es neeju darbā kā tādā, bet es dzīvojos mājās, ja, tādā gadījumā, nu, vispār man ir jāpierāda to, cik es esmu nenormāli kruta saimniece, un viss man ir under control, un viss man vienmēr ir tīrs, kas ar bērniem ir nereāli, ka visu laiku kaut kas ir tīrs, jo bērni visu kaut laiku kas kaut jau ko ir dara. tīrs, ne jau Kaut viss. kas, jā, viss nevar būt tīrs, kaut kas ir. Nu. Kaut kas ir tīrs, jā. Bet dārsts ziemā. Es pati šito pieredzēju, kā tas ir, kad, nu, tā kā pa dienu, nu, it kā bija iespēja nomazgāt traukus, bet nenomazgāju, un vakarā vīrs atnāk mājās un mazgā traukus, un jūti, kā ceļās augšā, kā viņš tagad pa dienu strādāja, un tagad mazgā vēl traukus, un vienkārši tur tā sāka vārīties. Pāris reizes pārvāra, un ir ok. Nav Mm, pieredzes, saka. Tā kā... Un arī par to trauku mazgāšanu, jā, man agrāk likās, ka Dievs, nu, tā kā, tiklīdz tas ir kā pienākums, tas ir milzīgs, milzīgi grūti, bet tajā momentā, kad tu ieraugi, nu, ka tu vari to paņemt kā, tagad man nav jāskrien uz 10 debesu pusēm, es varu mierīgi izbaudīt to. Tagad, nu, tā kā viņu var uztvert kā meditāciju, kā relaksāciju. reframes tieši tā, kādu nozīmi tu Un tam viss. piešķir, tas tā tu arī jūties. Un mums ir tagad tā, bez mazliet tā kā, nu, ne gluži kautiņš, bet tā, citreiz man ir tā, pagaid, nē, es labāk es mazgāšu traukus, lai viņš dara kaut ko citu. Viņš saka, nē, es mazgāšu. Tā kā, nu, tā kā Mm, ieraudzīt to tajā, nu, tajā foršumu, un ir pavisam, pavisam cita lieta. Un mhm, tad var arī baudīt to mirkli, kad tu mazgā traukus. Arī tad tu vari atslēgt smadzenītes. Eh, Pirmais, kā es vispār, kā man iepatikās mājas darbus darīt, bija tas, kad es klausījos podkāstus. Es mhm, tā kā darīju dubultu darbu, bet tad pienāca viens tāds mirklis, kad es sapratu, ka es gribu laikam, nu tā kā, tas ir tas mirklis, kad es gribu klusumu. Es varu podkāstu kaut kādos citos, nu, noteikumos klausīties, bet traukus mazgāt, es čista gribu tādā vienkārši klusumā, mhm, dens un izbaudīt to. Un tas nāk tikai ar laiku. Un tā kā, nu, viens dzer tēju un bauda, viens mazgā trauks un bauda. Un mhm, tas, ko tu sāki runāt, kā tu kļuvi par kaut cik sakarīgu mammu, ja? Tad es varu teikt, ka man pats labākais un foršākais laiks bija Covid laiks, kad viss bija aizslēgts ciet. Jo tad mēs piecēlāmies,
bērni paši dzīvojās. Vai tur bija televizors vai nebija, nu, gan jau kaut kur bija, bet mums bija tā kā lielie bērni, mazie bērni, bija labs laiks ārā. Bet es nevienam neko nepalīdzēju, neko nevienam netaisīju, ne brokas, neko, kamēr es nebiju patrenējusies. Es Mhm. priekš iedevu sev, es patrenējos, un tagad es esmu patrenējis, tagad mēs varam iet brokastīs, tagad mēs varam darīt šito, tagad mēs varam mājas darbus darīt. Un tas bija tas foršums, kad nebija nekur jāsteidz, nu nebija konkrēts laiks, kaut kur Mhm. jābūt. Mhm. Un tā rutīna pilnībā izzuda tajā mirklī, kad atgriezās viss ierindā, kad pulkstenis tur skolā bija jābūt pusastoņos, tad astoņos jāiziet no mājas, pusdeviņos ir jābūt skolā, tad tur bendārs vēl viss kaut kas. Visus, nu vienkārši visa mana pāris mēnešu ideālā dzīve vienkārši sagruva. Mhm. Un tad bija jāmeklē atkal jauns laiks, kad tad es varu sev iedot. Jo tad, kad es biju mājās, nebija tā, ka es cēlos 6, lai sev iedotu. Es ļāvu Mhm. izgulēties tāpat kā visiem, un tad sev iedevu. Tad, kad sākās skola, tad tas ir variants, ka, nu, nezinu, 5, 6 jāceļās, lai sev iedotu. Un Mhm. citu apņemšanos. Mhm. Uh, jā, tas ir par to, ka ja mēs priekš iedodam sev un mācāmies baudīt to katru mirkli, kas kādam tās ir 5 minūtes, kāds var atļauties stundu dienā, un tas nav ne slikti, ne labi. Mēs katrs esam citā dzīves situācijā, un kā es saku, tā kā viņa mainās. Bērni iet bērngārzā, es nezinu, kā Latvijā, bet es ticu, ka arī Latvijā tas ir drusku savādāk nekā kad bērni iet skolā. Un tad pa bērnu vecumiem arī ir, kuram, nu, ir, kad mums vairāk vajag iesaistīties, un ir, kad mēs varam tā kā Mhm. palaist viņus tādā savā dzīvē, vairāk vai mazāk, un tā atrast laiku sev. Tā kā viss mainās, nekas nav tāds, ja tev šodien nav, tu vari vienkārši pasajust, tu vari sākt ar 5 minūtēm, vai ne? 5, Mhm. 10, 15, 20, pusstundu. Kaut vai darbā tas Latvijā ir stundu, ja? Pusdienlaiks. Jā. Kaut vai to pusstundu no sava pusdienlaika, ka tu baudi. Nu, ja tu vari visu stundu baudīt, amazing, bet ja tu vari vienkārši kaut kādu daļu būt klātesošs un baudīt, tas jau arī ir. Tas ir rīta stundas, tās ir vakara stundas. Ja mēs gribam, mēs varam atrast miljoniem iespēju. Un šo es esmu redzējis uz ļoti daudziem cilvēkiem no kad, lai es meditēju, līdz pagaidi, man tagad ir jāpameditē, un tad es Mhm. sākšu. Un tas ir Mhm. tikai par mūsu. Laiks nav mainījies, darbs nav mainījies, ir mainījušās prioritātes. Kad ir prioritāte Mhm. darbs, vēl visa cita ārpasaule, un kad ir prioritāte es kā cilvēks. Mhm. Nav tāda vispār fakta, nav laika, ir prioritātes. Kas ir Nu, mūsu tieši tā, prioritāte? nu, tu laiku vari atrast, un mums tā, cilvēkam ir tā, bļāviens, es neatceros tagad, kā sauc, nu, bet nav jau svarīgi, kā to pareizi sauc, bet tas kaut kāds, mēs uzskatām, ka tā kā ir tagad, tā būs vienmēr. Respektīvi, ja man tagad ir slikti, ak, Dievs, man visu laiku būs slikti. Ja tu, teiksim, izdomā tagad, o jā, es tagad paņemšu laiku sev, un es neko nedarīšu, un tev ir vienkārši tā, ka tu pirmo reizi, ja, amazing, kaut kas notiek, tev saslēdzās, un tu vienkārši vari 2 stundas vienkārši nodarīt neko, vienkārši baudīt to savu kafiju, adīt zeķes, kasīt suni, vienalga, ja, tu vienkārši 2 stundas baudi vienkārši. Tas nenozīmē, ka tev vienmēr vajadzēs 2 stundas. Tas nav tā, ka nē, man nav laika šitam, jo tas prasa 2 stundas dienā. Katru reizi tas neprasa 2 stundas. Tas ir process. Tas ir tāpat kā tā, ka tu esi bļāviens noskrējusies 30 plus grādu dienā, skrējusi krosiņu, tev gribās pļumpēt ūdeni.
bet tas nenozīmē, ka tev rītā atkal gribēsies pļumpēt ūdeni litru. Tas ir vienkārši tu dabū sev šo sajūtu, es varu būt 2 stundas neko nedarīt, ar mani viss ir kārtībā, es to izbaudu. Un tev jau prasīsies mazāks tas laiks, tu jau būsi pēdusi, tev nevajadzēs vairāk sev šīs te 2 stundas, un tev varbūt pēc mēneša pietiks, varbūt tev pēc nedēļas pietiks ar 15 minūtēm. Tāpēc nevajag iekrist tajās domāšanas lamatās, ka tikko tu sāc savām sajūtām ļaut vaļu, ka tā būs vienmēr. Arī, teiksim, te, kad tu paliec ar sevi pirmo brīdi, ja, tajās domās ar sevi, ne, bet tajās domās, ne, sajūtās ar sevi. Un tev nāk tās sajūtas, nu tādas bļāviens, es neesmu laimīga, es negribu. Tas nenozīmē, ka visu laiku būs tā un būs sliktāk, bet vienkārši tas ir tavs ķermenis, kas tev saka, ko tev vajag. Nevajag baidīties just un nevajag baidīties tam ķermenim iedot to, ko tev tas ķermenis prasa, jo tas viss ir process. Tas ir vienkārši process sākums un tev izmainīsies. Kā tu to dari? Nu, piemēram, meditēt. Nu, neviens cilvēks, kurš sāk ar vienu meditāciju, pēc 10 gadiem neklausās to pašu meditāciju. Nu, tas ir process, mēs ejam, mēs meklējam, mēs sajūtam. Mums apnīk, ja prātiņš, mums apnīk, mēs gribam kaut ko citu, mums vajag jaunu kaut ko, atklāšanas sajūtu un tam līdzīgi. Tas ir process, galvenais ir vienkārši ļaut sev uzticēties sev un ļaut iedot to, ko tas ķermenis prasa. Mhm. Tas, ko es gribēju piebilst, ir par to, ka būs visu laiku. Parasti jau ir vairāk ar tām sliktajām sajūtām. Jā, Grūti no viņām iziet ārā. Diez vai kāds sūdzētos, ka viņam būtu labi un priecīgi, ka viņam ienāktu, šī tā gan būs visu laiku un būs forši, vai ne? jā, Tur jā. atkal tā baile, ka tik šitas nebeidzās. Mm, Bet jā, kad nu, nav labāk ir katru dienu 5, 10, 15, vienalga cik minūtes, nekā vienu reizi nedēļā 2 stundas. mm, Ja tev ir iespēja nedēļā 2 stundas, bet tik un tā neaizmirst, ka tu vari atrast tās 5, 10 minūtes ikdienā, jo, jā. zin kā ir, nu tā kā, bija tāds video, noteikti lielākā daļa ir redzējis par to, ka nu, kad cilvēki atpūšas tikai 2 dienas nedēļā, bet es tā negribu, tāds puisīts krievu valodā. Es tā negribu. Ja tevi tas apmierina, tu vari tā dzīvot, bet es tā negribu. Un tas ir par to, ka tad, kad mēs to nedēļu, Dievs, pirmdiena. Trešdien jau var bišķīt sākt priecāties, jo ir tikai 2 dienas palikušas. Jā. Mēs jau varam baudīt katru dienu. Katru pirmdienu mēs varam baudīt. Iedomājieties, katru pirmdienu tev ir jauna iespēja, jauna nedēļa, jauna iespēja sevi pieredzēt. Nu, ja tas darbs ir tiešām tāds, ka tev ir tā, ka tev negribās, nu, tad ir, es tev pateikšu, tev ir pienācis laiks viņu mainīt vienkārši. Ne jau darbā vaina, vienkārši tu neliec sevi tajā īstajā vietā. Nu, un jā, arī ir tā, ka, nu, ir tas finansiālais viss uz taviem pleciem. Un tev tas darbs nesagādā tādu iespēju. Nu, tad, ja tu nevari nomainīt darbu, tad nomaini savas domas. Padomā, kāpēc tad tu turies pie tā, ja tu esi galvenā pelnītāja vai pelnītājs, un tev tas darbs nē. Nu, tad sāc novērtēt to, ko tas darbs tev dod. Lai gan viņš nav baigi exciting, bet tas darbs tev dod to iespēju, ka tu vari kā viens cilvēks nodrošināt visu savu ģimeni. Tas darbs tev dod to, ka tu vari aizbraukt tajā weekendā uz to spā, vai tu vari aizbraukt, nezinu, cik reizes tur uz tām atvaļinājumu kaut kur citur, ja pasaulē. Tas tev nāk no tā darba. Un ja tu domā, ka tu neko citu nevari darīt, jā, ok, fine, tad vismaz nebubini, bet rīfrēmotās tos savus uzskatus, tās savas domas, jo domas tu taču vari kontrolēt. Un tad, kad tu sāc tā kā novērtēt to darbu, tu sāc ieraudzīt citas iespējas. Ja tev nenāk citas iespējas, tāpēc, ka tu nenovērtē to, kas tev ir šobrīd, tajā mirklī, kad mēs sākam novērtēt to, kas mums ir šobrīd,
mēs ieraugam, mums paplašinās skats. Mēs ieraugam, Mm. vai nāk piedāvājumi, vai mēs vispār sadzirdam, kad mēs varam kaut ko citu darīt. Šis baigi vērtīgi, tā kā novērtēt visu, kas mums ir, jo, jo tas mums dod kaut ko. Kaut ko šobrīd dod, vai ne? Kaut vai dod to pamatu, to drošību. Pat ja tu ne, nu, pat ja, nu, tā kā man ir sievietes, kuras nav tā kā galvenās ģimenes apgādātājas, Mm. viņām patīk tā viņas neatkarība, kas viņai ir. Un viņai ir kaut kāda daļa tajā ģimenes budžetā, un viņa nevar tā kā negrib, lai ir viss tikai uz vīriešu, vai būt atkarīga no vīrieša, vai kas. Bet tas atkal ir par to, ka tu pieņem, novērtē šo mirkli, un tas iet tā kā daudz plašāk. Tas nav tikai Mm. par darbu, tas ir par visu, ka tu vispār ieraugi nu, tā kā iespējas. Mm. Vairākas dāmas, kuras tā kā, nu, mēs satiekamies, un man tas darbs riebjās, man tas darbs nepatīk, un tāds. Es saku, nu, bet tā var riebjās. Tad, nē, es nevaru. Nu, tā kā, Mm. nu, tā kā ne man, ne kādam citam saucās Mm. tās sērijas, vai ne? Pēc pusgada vienkārši pilnīgi nav nekādas sirdsapziņas pārmetuma, aiziet no darba, uzsākt savu jauno karjeru. Tur ir komunikācija ar vīrieti, kurš atbalsta, kurš saka jā. Jo pirms tam jau bija tā kā, nebija jau par to, ka vīrietis saka, nē, tev ir jāstrādā. Tur ir par to, ka nē, es nevaru. Nu, tā kā tas ir tas ego, Jā. kas atceļās, nu, tā kā es nevaru. Un beigās saliekās, un man šķiet, ir kaut kāds gads apkārt. Un sieviete dara savu sapņu, nu, var redzēt, ka dara savu sapņu darbu, to, kas viņai patīk, interesē, un viņš iet un aiziet tālumā, vai ne? Mm. Kāpēc? Nu, tā kā, tas ir par to, ko mēs redzam, uz ko mēs fokusējamies, un tas, protams, ir darbs ar sevīm. Bet šis ir tas, ko tu saki, ir pirmais solis, tad tu redzēsi nākamo, 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 un vienkārši saliksies kā tāda puzelīte tajā visā. Tur jau tā lieta, un galvenais ir vienkārši jā, nu, censties. Baigi grūti ir neģaģot, baigi grūti ir nepiešķirt nozīmi visam, un baigi grūti ir nesakot tiem saviem zemapziņas paterniem, ja, un visām tām mammu, vecāku un visām pārējām balsīm, kas tevī skan joprojām. Bet, nu, pļāviens, neviens cits izņemot tevi to nevar izmainīt. Un cik, teiksim, ja mēs runājam, nu, teiksim, par pāriem, par ģimenēm, ja, tas ir vienkārši. Ja mēs pakāpjamies augstāk, tas ir patiesībā tik smieklīgi, kā tie cilvēki te ņemās savās mocībās, saka, Dievs, šausmas, es nevaru iet projām no darba. Kāpēc tu nevari iet projām no darba? Tāpēc, ka vīrs pateica, ka mēs nevaram, viņš nevar viens izvilkt budžetu, tā kā nesamazinot mūsu standartus, ja? Un tas nozīmē, ka man ir jāpaliek tajā darbā. Nē! Tas nenozīmē, ka tev ir jāpaliek tajā darbā. Tas nozīmē, ka tev vīrs pateica, ka jūs nevarat nezaudēt standartus. Uh, viņš jau neteica, ka tu nevari iet no šī darba prom un meklēt citu darbu. Viņš jau neteica to, ka nu, tev nebūs, nezinu, 3 masāžas nedēļā, 3 mēnešus, bet, nu, ej, dzenies tam savam sapnim pakaļ. Mēs izdarām šos te pieņēmumus, dzīvojam citu cilvēku galvā, un pēc tam mēs brīnamies, ka mēs paliekam nelaimīgāki un nelaimīgāki un nelaimīgāki. Nu, vienkārši stop it. Vienkārši stop it. Un tāpat arī problēma, nu, tā kā mēs jau tā kā esam jau ievirzījušās tajā, ja, tātad par problēmu risināšanu. Tas ir arī par šito darbu, tas ir par jebkuru izaicinājumu, kas mums dzīvē nāk. Tajā momentā, kad mēs sākam griezties tā kā tādas spolītes, mēs neredzam, un arī šitas, ja mēs esam ego, mēs neredzam iznākumu. Priekš ego iznākums ir, nu, agrāk vai vēlāk tā ir nāve. Bet viņš ir, jebkurā gadījumā, ego un prāts tev dos vissliktāko iznākumu, tāpēc, kad mēs, Viņam tad, ir kad dzīvojām, ierobežojumi. Viņam alās, ir, mums bija svarīgi zināt, tur nāk, tur tas strīpainais, viss, tagad viss ir slikti, kas man ir jādara, lai viņš man neapēd. Un tāpēc jau arī mums ir automātiski, tas ir mūsu automātiskais pamatiņš, instinkta līmenī ielikts.
skatīties uz sliktāko, bet tāpēc, ka tas ir instinkta līmenī, tas nenozīmē, ka tā ir patiesība, un tas nenozīmē, ka tas notiks. Tajā mirklī, kad mēs sākam šito te, mums nāk tas instinkts, mēs neredzam citus variantus, mēs nevaram ieraudzīt, tāpēc, ka mums Mm, padzeņu puslodes ir atslēgtas, mums ir tikai izdzīvošanas instinkts. mm, Un jo mēs vairāk tā kā tinamies, mēs tā kā tādas spolītes tinamies, tinamies, aptinamies, aptinamies, un beigās pat gribēdamas mēs nevaram ieraudzīt neko citu, jo mēs vienkārši esam mhm. aptinušies, Mēs aiztinušies. tieši tā, ja mēs nesākam kontrolēt savu domāšanas procesu, tas ir hroniskās uzvedības patērns, ja šī te lejupējošā spirāle, ja nu notiek tas, un ja nu tas, un ja nu tas, un ja nu tas, un tur vienmēr beigās ir kapi. Tur nav cits variants, tur ir tikai un vienīgi kapi. Bet tikai tavās rokās ir spēja apturēt to spirāli un Un neaiziet līdz kapiem. fiziski, reizēm ir fiziski apstāties un vienkārši beigt to spirāli uz leju, vienkārši apstāties un neko, es nezinu, es nesaprotu, es pieņemu to, atzīstu, kāda ir tā situācija. Nu, reizēm to ir grūti izdarīt. Visvieglākais, kā to izdarīt, ir vienkārši tad, kad, ja tu esi cilvēks, kam ir šis te, bet ja nu šitas notiek, un ja tad es izdarīšu to, un ja nu tur šitas vēl notiek, un tad vēl šitas, tu nestrīdies ar sevi, tu tā kā nelej ugunim virsū ūdeni uzreiz lielu šalti, jo tad ir kas ogles, pelni, viss pa gaisu. Tu vienkārši sev pasaki, ja tā notiks, es zināšu, kā rīkoties. Un daudz tu nepastrīdēsies ar sevi, jo tu jau nestrīdies. Tu kādas 3 reizes varbūt tev nāksies pateikt, ja tas notiks, es zināšu, kā rīkoties. Un tu sev piekrīti, tu nerunā sev pretī, tu nesaki, ka tas ir neiespējami, jo kapi var pienākt, protams. Uh, ja tas notiks, es zināšu, kā rīkoties. Jo tagad es nezinu, kā rīkoties, jo ir tik daudz visu kaut kas tagad, oh my God, ko man darīt. Bet šis te vienkārši šis te dod to iespēju tev apstāties, jo savādāk tu vienkārši automātiski ļūc lejā un viss. Un tas ir tas, ko Un, es ievēroju cilvēkiem. Viņiem tā kā daudzi tieši šādā veidā risina visas problēmas. Viņi tā kā nezina pat, ko viņi dara. Viņi vienkārši skrien tādas, dažreiz ir tāda sajūta, ka vienkārši ar galvu skrien sienā, jo ir kaut kas jādara. Jo nevar taču mm, nedarīt. mm, Un tā ir vienkārši dabīga reakcija. Un tāpēc ir jāpieslēdz sava apziņotība, ka tu drīksti neko nedarīt, jo tu šodien nezini, ko un kā darīt. Un, mm, un tas ir tā kā, nezinu, tas ir primāri, man liekas, mamām, kad bērni neatbild uz pirmo telefonu zvanu. mhm, Vienkārši ir vesela grāmata jau gatava, kas ar viņu varēja notikt. mm, Primāri ir tas, ka tu to enerģiju palaidi ārā, un nu, tiešām, nu, tā kā, jo mammas ir ļoti spēcīgas, un ja viņas tā kā palaiž to, nu, tā kā mēs tiešām varam, varbūt ne tos scenārijus, ko mēs esam iedomājušies, bet noteikti tas neatbalsta bērnu tajā situācijā, mm. lai kādā viņš tur būtu. Tajā Tā mirklī, situācija parasti ir tā, ka bērns ir izslēdzis skaņu telefonam, bet jā. tur vienkārši pēc tam ir tiešām tāds, ka, nu, nopietni es kaut ko tādu iedomājos. Bet Mm, vienkārši tagad pēdējā laikā pati esmu pieredzējis, es tagad ir pagājusi stunda un bērns nav mājās. No skolas ir, nu 20 minūtes jānāk. Nu labi, lēni nākot ir pusstunda, 40 minūtes, bet ne jau stunda. Un es tagad braucu, un es tā kā jūtu, nāk. Šš! Es aizbraukšu, ja viņš tur nebūs, tad es sākšu domāt. mm, Pirmajā reizē es biju burtiski pāris metrus no viņa, kad man sākās, ko es darīšu, ja viņš tur nebūs? mm. Kam es zvanīšu? Kā tas tagad būs? Un tad es viņu ieraugu un tā kā. Pēc, protams, dzīve man piespēlēja vēl vienu tādu pašu situāciju, jo ne līdz galam pareizi izgāju šo situāciju. Nākamajā reizē man bija jāizbrauc līdz skolai. Kāda ir iespējamība, kad stundu pēc tam, kad viņš ir palaists no skolas, viņš vēl joprojām ir skolā? Mm. Nu, principā nulle.
Manā skatījumā, nulle. Viņam ir jābūt vismaz kaut kur pa ceļam uz māju. Mm. Un es braucu, un viņš nav tajā pirmajā vietā, kuras viņa pagājuši, nu, pirms pāris dienām savācu. Es turpinu braukt, un es jūtu ceļās augšā. Stop, nē. Nu, tā kā, nu, es tagad nevaru izdomāt, ko es darīšu, kad Mm. būs tas. Es aizbraucu līdz tai vietai, kur var aizbraukt, un tālāk ir jāiet ar kājām. Man ir tāds, tā kā, nu, iet skatīties, vai viņš ir skolas tajā, nu, laukumā, vai, nu, kāda ir iespējama stundu pēc skolas. Nu, tā kā tas ir nav pēc skolas, tas ir pēc vēl tās pagarinātās grupas, kad Mm. visi jau ir aizgājuši mājās. Bet, zin tā, nu, es aiziešu līdz tam punktam, no kā viņš gāja, un tad, ja viņš nebūs, nu, tad es nezinu. Mm. Jo man ir tā, es tagad točnu nezinu, man tā kā, nu, nav idejas. Kam Mm. zvanīt, kas ko. Un es aizēju, un viņš stāv skolas laukumā. Un es saku, kāpēc tu nenāc mājās? Viņa man neļāva. Nu, tur kaut kāda meitene. Nu, viņš tur tā kā, un viņam tur forši ir. Mm. Bet šajā reizē es jutos, ka es esmu nolikusi eksāmenu. Es pat līdz pašai skolai aizbraucu, un man ir tāds miers. Tad viņš nav te, viņš nav te, viņš nav te. Jo viņš nebūs tur, tad es sākšu rīkoties. Nevis Bet redzi, ļauju es tos. drusciņi, es drusciņi iejaukšos, bet redzi, tu jau dabiski, par cik tu ar sevi strādā, un tu sevi ieklausies, un tu sevi dzirdi, tu jau dabiski dari to, ko var darīt arī vienkārši ar prātu. Tad, kad es tur nonākšu, tad es zināšu, kā rīkoties. Tu jau to dari dabiski, Tāpēc es bet, saku, tas ir mm, treniņš. Vai tā ir mm, visu laiku bijis? Nē, protams, ka nē. es esmu izgājusi, man otrais bērns tur tādus, tur vispār. Ar visu to, ka es viņu, man liekas, tad nebija tik daudz tie telefoni, vai jā, viņa gadījumā bija skaņa izslēgta. Es tur vienkārši, nezinu, kaut kādā 2 stundas meklēju viņu pa pasauli. Bet pat tad jau man bija tāds, ka es, nu, nelaidu, nu, tā kā, nu, savu, ko man, nu, arī viņu, nu, tā kā, ja būs, tad būs kaut kas noticis. Mm, Bet man ir tāds, kur viņš varētu, nu, tā kā, savā ziņā kaut kāda interese, kur, tā kā, izkost bērnu tos tur. Bet skaties, kas bija šajā situācijā, kāpēc man līdz tai skolai vajadzēja aiziet. Tāpēc, kad aizejot līdz skolai, es satiku vienu citu vecāku, kurš meklēja savu vecāko bērnu, kas bija kopā ar manu vecāko bērnu. Un tur vecāki vienkārši izmisumā, jo bērns, kāds pasaka, ka viņam tur bija kautiņš, kad viņš ir aizbraucis ar autobusu uz to pusi, un viņi skrien pa visām pasaules malām un meklē. Viņiem tur bija tāds reāls izmisums. Un, mm, nu, tā kā nekas nenotiek vienkārši tāpatās. Ja es, nu, ne, nu, viņš jau tā kā taisījās iet mājās, viņš būtu aizbraucis mājās, bet vienalga, nu, tā kā visvecākiem, tiem vecākiem, nu, nezinu, kādu stundu nervus aiztaupīju stundu. mm, Tikai ar to, ka manējais tur bija tāds. Un šis ir par to, ka tas ir trenēts. Tas nav par to, ka mana mamma vispār bija tāds, ka viņai tur viens un aiziet sākās. Un man jau tad bija, nu, pagaidi, nu, nevajag jau, nu, tā kā, bet man bija paraugs, no kā mācīties. mm. Bet kaut kā iekšēji man dabīgi ir bijis vairāk tas, ka tā kā apstājies. Un vienkārši tagad zinot, kā viss strādā, ir tā kā, ok, apstājies. Man liekas, arī tad, kad es apstātos, ja viņš nebūtu arī skolā, es apstātos un vienkārši izelpotu, pelpotu, pameditētu un vienkārši ļautu atnākt tai sajūtai, intuīcijai, kur viņu meklēt, vai nu, ko man darīt. Jo, jo tajā satraukumā nav reāli, nu tā kā adekvāti kaut ko rīkoties. Mm. Bet es redzu, cik ļoti tie, kas nav to piekopuši, ka viņu rīcība ir darīt kaut ko, viņus drausmīgi kaitina tie cilvēki, kas es tagad paņemšu pauzīti un tad atbildēšu. Es Mhm. paņemšu pauzīti un tad rīkošos. Viņus tas tik ļoti dzēna ārā no pacietības. Eh, jā, jo viņi ir iemācīti savādāk to darīt. Nu, tieši tā, un tās,
produktivitāte un vispārējais, un ir jābūt, kas ir, nezinu, no vecmāmiņām, jā, tur arī tas, ka vīrietis ir galvenais, tāpēc, ka viņš nes mājās naudu, bet, nu, mēs jau vairs nedzīvojam tajos laikos, nu, mēs jau sākam saprast, ko nozīmē tā sievietes enerģija, un tas vīrietis bez tās sievietes vispār nevar atnest mājās to, ko viņš atnes, teiksim, jā, un tas viss ir. Tā ir sadarbība. Nu, tas tāpatās tā kā lūkšana. Nu tu palūdz, un, nu, kas ir saprotamāks, teiksim, ja, varbūt. Tu palūdz, tev jau nav uzreiz, tur nenokrīt blakus, tas jau nav delivery sistēma, ja, un tu reāli neko neiegūsi. Nav nekādas vispār jēgas fiziski no tā, bet emocionāli un garīgi. Un tas, kas notiek behind the scenes, nu mēs jau sākam saprast, un kas tad ir tā lūkšana? Tas ir savienojums ar augstāku spēku, un tu jau vari arī savienoties, apstājoties vienkārši klusības mirklī, tu vienkārši apstājies, un tu savienojies. Ja tu nevari savienoties ar to, kas tur augšā ir tas augstākais spēks, savienojies ar to, kas tev ir iekšā. Jo tur jau tev arī ir daļiņa no tā augstākā spēka. Un, un tāpēc, jā, tev nav jābūt šausmīgi ticīgai, lai ieņemtu pauzi, teiksim, paņemtu pauzi. Tu vari, nu, dari kā gribi, bet vienkārši tiešām apstājies, jo tā, ka tu nezini, kur skriet, tas tu vienkārši uzvedies tā kā muša, kas mēģina tur pa stiklu iztikt brīvībā ārā, jā. Un mazāk jēgas ir no viss tā, ko tu dari tajā psihajā, nekā tad, kad tu apstājies. Un reizēm dzīvē ir brīži, kad nevar apstāties. Tās ir tiešām smagās traumas, un smagie brīži, kad tev ir šoks, bet arī šoka brīdī patiesībā, kas notiek? Pati daba ir iekārtojusi tā, ka tagad tev ir tiešām pī, tev nervu sistēma nošokējās un noklemmējās, lai tu neaizskrien, neizdari kaut kādus sviestus. Un tā nav patīkama sajūta, bet tev vienkārši pati nervu sistēma tev piedāvā pauzi, lai saprastu, lai pielektu un zinātu, kā rīkoties. Tā kā jā, šī te laika paņemšana sev, tā patiesībā ir lielākā nekā nedarīšanas pauze. Tā ir lielākā dāvana, ko tu sev vari iedot īstenībā, ja, un tas ir vienalga, kā tas izskatās. Tā var būt tiešām kafijas tējas izbaudīšana, bet tu izbaudi, tu vienkārši sēdi un baudi, sajūti to krūzi, to smaržu, to garšu, vienkārši tiešām, kaut vai tās būs 5 minūtes, bet tu viņas būs izbaudījusi. Un īsnībā es pamanīju, ka visvieglāk paņemt to pauzi ir kaut kur dabā. Tur, kur, nu, arī, nu, ne jau vienmēr tu aizbrauks tur 5 dienā pie jūras, teiksim, ja, bet, nu, vienalga, nu, izej ārā, nu, koku redzi kaut kādu vienu kaut kur, es ceru. Paskaties uz to koku, paklausies putniņi, smaržas, tur tiešām, tagad mēs esam dabā un mēs tā kā izslēdzam to, ka man ir jānonāk no punkta A uz punktu B tikos un tam līdzīgi. Viss vienkāršāk ir paņemt šo brīdi sev. Jei. Lai izdodas, lai top, lai miers ienāk katrā, lai baudpilnāka dzīve kļūst ar katru mirkli. Tieši tā, tu iedomājies, kāda tev būs sajūta par tavu dienu, ja tu vienkārši paņemsi dienas laikā 3 pauzītes priekš sevis. Ierakstu Amazing! komentārā, padalies. Padalies, kā mainījās tava dzīve, to izdarot. Tieši tā. Super! Paldies, kad noskatījāties, un lai viss super, un lai izdodas paņemt brīvo brīdi, un tiekamies nākamajā epizodē. Tā.